Recording in progress. Satnām! Labvakar, meitenes! Un labdien, labrīt! Tie, kas skatīsieties šo jau ierakstiņā. Šī mums ir vienkārši tāda maza ārpus kārtas, spontāna ideja no rīta, kas radās. Man tā vienkārši sarakstoties, un tā, ka man liekas, ka vajag, tad arī vajag. Un, ja es arī dažreiz kādu nodarbību jums atceļu, jūs vienmēr zinat, ja, ka kaut kas ir tāds spontāns, kur atkal kaut kas ir mums atkal vietā. Bet tas ir īstenībā par mūsu spēju, cik mūsu prāts ir elastīgs, ja, mūsu neiroplasticitāte, kad nav tā, ka tā, kā man tagad ir tikos, kā ir kaut kāda plusā nodarbība. Es nevaru paspēt. Un tiklīdz, ja mums tas sākās, tas nozīmē, ka Kirtan Kriya, meitenes, es ieliku aprakstu brīnišķīgā. Viņai vispār šo aprakstu varētu vēl garāku, jūs jau redzējāt, tur ir ļoti daudz lapas, kas ir zinātniski jau izpētīts. Ja? Tātad tas nav tā, ka tikai tukša ezotērika. Kundalini joga šobrīd tiek tiešām pētīta, tiek pētīts, kas notiek ar mūsu smadzenēm, kādas visas tās iekšējās, kas vispār tur notiek, ja, ka mēs pildām kādu no meditācijām. Kirtan Krija tātad ir šie te pētījumi. Un par Kirtan Kriju, ja, runājot, un arī par mūsu spēju vispār, kā mēs pieņemam kaut ko, kas ienāk mūsu dzīvē, mēs novecojam. Ne jau tad, kad mēs ieraugam spogulī, ka mums te ir vārnu kājas, ka te kaut kādas krunciņas, ka tā ādiņa paliek, tā redzam, jā. Vairs nav varbūt gluži tā elasticāta, kas bija jaunībā, jā. Bet mēs novecojam tad, kad noveco mūsu smadzenes. Tad ir tas moments, viss, es palieku veca, ja, ka es nespēju pieņemt jauno, es negribu jauno, es negribu vairs neko izmēģināt. Tas ir pirmie rādītāji, ka tas ir vecuma pazīme. Tiklīdz mēs pārstājam gribēt, vēlēties kaut ko sevī pamainīt, ka mums vajag visu tikai, tā, es esmu pieradusi pēdējos 25, 35 vai 45 gadus, un tā es arī palieku, es izslēgšu mikrofoniņu tulīt ārā, kas man te ir ar mikrofoniņiem. Pagaidiet, mēdienas, es tulīt jūs nomutēšu. Tā. No jogas nodarbībās man ir vēlme runāt vienai. Bet tātad, Kirtan Krijā, kas mums notiek? Tātad tiem, kam ir interesi, izlasiet pētījumu, jā, ko Sandriņa mūsējā ir iztulkojusi. Paldies, milzīgs paldies par šo milzīgo tulkojumu. Tas bija ļoti grūti, jo tur bija Sandriņa tā kā pateica, jā, tulkošanai viņa nezināja, cik tas būs sarežģīti. Bet tātad, kas tad notiek? Kirtan Kriju, kad mēs pildām, iziesim cauri visiem punktiņiem ātri, tātad uzlabojas atmiņa, samazinās iekaisuma procesi, samazinās stresa līmenis, ievērojami uzlabojas mūsu psihoemocionālais stāvoklis, mūsu šī te sajūta, kad man ir labi sevī, samazinās depresija, un tajā pētījumā tur ir konkrēti procenti minēti, kas ir pārbaudē ar cilvēkiem, ko tiešām viņi ir novērojuši, tas viss ir piefiksēts. Tātad palielinās enerģija mūsu dzīvības spēks, jogā, ko mēs saucam par prānu, paaugstinās mūsu telomerāzes šī te iespēja, kas ir vispār, kas ir tolomēri un priekš kā mums viņi ir vajadzīgi. Tolomēri vienkāršā valodā, tad viņi novērš mūsu DNS bojājumus. Iespaidīgi pareizi, jo īstenībā, cik daudz mums ir tādu medikamentu, nemaz tik daudz mums viņi tādu nav, jā. Un atbrīvo no negatīvajām emocijām. Tālāk jau aiziet, ja mēs runājam mazliet vairāk tā kā jau ārpus zinātnes, kas ir arī rakstīts, teiksim, mūsu skolotāja grāmatā un jogas grāmatā, tātad attīra mūsu auru, atbrīvo no neviedzīgām piesaistēm, no pagātnes cilvēkiem, notikumiem, emocijām, arī no negatīviem ieradumiem, atbrīvo mūs no atkarībām, atgriež pie sevis un izkristalizē, kas es īstenībā esmu, tā, ka tu vairs sev nevar samalot, tu paliec pret sevim ļoti redzošs, nokrīt visas maskas, jo mēs ikdienā ļoti daudz, kur nesājam sev maskas un paši sev melojam. Un mums maskas ir vajadzīgas katrā vietā, kur mēs aizjam, mums ir kaut kāda maskiņa, ko mēs uzliekam. Bet Kirtan Krija mums palīdz, ka mēs visu noņemam nost, ka pa slānīti un paši sevi ieraugām, kas es esmu, kur es eju. Un
Tanī momentā mēs sākam izmainīt savu dzīvi. Tāpēc arī par Kirtana Krī saka, ka viņa virza mūs uz pārmaiņām. Viņa virza mūs tuvāk pie savas patiesās būtības, kas es esmu. Un arī šī viņas bāzes mantra, tātad satanama, ir no šīs pirmās skaņas, kas tiek arī skaitīta kā atomu skaņa, ja? Tātad satnam, es esmu, es savienojos ar savu patieso identitāti. Un kā Jogs Bhaджans teica par šo meditāciju, viņa izvedīs jūs caur vissarežģītākajām dzīves situācijām, caur visneiedomājākām pārmaiņām, viņa būs jūsu uzticamais pavadonis. Tālāk, tehniskā daļa. Sāksim tehnisko daļu. Tātad mēs izmantosim mūsu pirkstus. Kas mums katram pirkstam, jūs zinat, ir nozīme. Un tad, kad mēs savienosim īkšķis ar Jupitera pirkstu, tas ir tā kā sākums, un mēs sakam zilbi sa. Tālāk mēs savienojam vidējo pirkstu, un skan zilbe tā. Tā ir mūsu esība. Tālāk mēs savienojam zeltnesi un spilventiņu. Tikai nevis naks, bet savienojas tieši spilventiņu, kas ir svarīgi. Ja? Un tā ir transformācija. Pie zilbes man ir mazais pirkstiņš atkal ar spilventiņu saskarās ar īkšķi. Un tā ir atzimšana. Abām rokām reizēm mēs teiksim skaļi. Sa, tā, na, ma. Ja sajūg nekas, vienmēr atceramies, ka radītāja pirksts ir pie zilbes sa. Pielikšu tuvāk, lai jūs tagad redzat, tātad sa, tā, na, ma. Sa, tā, na, ma. Mazliet pelposim, un tad vispirms nodziedāsim mantru, tad mēs uztaisīsim 3 minūtes elpošanu, ievadīsim sevi procesā, un tad es izstāstīšu par vizualizāciju, kas mums vēl šeit būs klāta. Bet sāksim šobrīd ar mūsu brīnišķīgo adī mantru. Saber zem rokas. Elpam caur degunu. Lēna ieelpa. Izelpa. Jūtam, kā rokas paliek siltas. Lēnām liekam rokas pret mūsu sirds čakru. Lēna ieelpa caur degunu. Lēna izelpa. Ļaut, lai elpa paliek vienmērīga. Lēnāk. Mugura iztaisnojās. Galva ir vieglāk kaklā atslēgā. Lēna ieelpa caur degunu. Lēna izelpa. Sajūtam ciešu dēlnu pret dēlnu. Acu koncentrācija trešā acs. Lēni ieelpa caur degunu. Lēni izelpa. Un ar ieelpu savienosimies ar adī mantru. Ieelpa caur degunu. Om namo guru dev namo. Om namo guru dev namo. Om namo guru dev namo. Adguru name, Jugadguru name, Sadguru name, Siri Gurudeva name. Adguru name, Jugadguru name,
Sadguru Name, Sri Gurudeva Name. Adguru Name, Jugadguru Name, Sadguru Name, Sri Gurudeva Name. Lēni jāpa caur degunu. Ieelpojam, aizturam elpu, mūbāka, koncentrācija trešā acis, mugura taisna, galva ir vieglāk kaklā atslēgā, sajūtat, kā enerģija plūst, sajūtat, kā enerģija iet katrā jūsu šūnā, jūsu aurā, cieši turam dēlnu pret dēlnu. Lēni izelpa caur degunu, ieelpa, sajūt ar ieelpu, kā tu atgriezies pie sevis. Es esmu mājās, plūstoši izelpa, un lēnām pasmēdam sev, pasmēdam vienotrai, un pasmēdam visai pasaulē. Lēnām atvērsim acis, lai sāktu šodienas nodarbību. Uzreiz liekam kreisā roka gan mudrā, radītāja pirksts īkšķis uz ceļa, un labā roka mazais pirkstiņš un īkšķis strādā. Ieelpa caur kreiso nāsi, izelpa caur labo. Tagad mēs ieelpojam caur kreiso nāsi ar īkšķi, aizveram, ciet labā nāsa aizverās, caur kreiso ieelpa, ar mazo pirkstiņu aizveram kreiso nāsi, caur labo nāsi izelpa. Aizveram atkal ciet labo nāsi, un visu laiku mums ir cikls ieelpa kreisā, izelpa labā, atkal ieelpa kreisā, un ļaut, lai elpa visu laiku tādu ļoti, ļoti plūstoši, nekur neaizturat un pilna ieelpa. Jūs sajūtat, tā kā, ka jums piepildās šeit vēdera dubums pa tā gaisu. Ja, lai ir tā sajūta, ka šeit no lejas jūs piepildaties skaisti ar gaisu, un izelpā skaisti tas gaiss tā kruši, kuras sarūk, un nabiņa nedaudz iet uz iekšu, jūs tā kā izspiežat pēdējo gaisu, un veicam uzreiz jaunu plūstošu ieelpu. Varam acis ciet, koncentrācija trešā acis un sākam elpot. Mugura ir taisna, galva ir vieglāk kaklā atslēgā. Acu koncentrācija trešā acis. Hare 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 Gobinde, Hare 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 Muhammad, Hare 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 Mudare, Hare 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 Apare, Hare 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 Hari Ram, Hare 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 Karyam, Hare 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 Name, Hare 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 Akame. Hare 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 Gobinde, Hare 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 Muhammad, Ļauties elpai, jūtat, kā gaismai vibrē nāsīs. Hare 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 Hari Ram, Hare 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 Karyam, Hare 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 Name, Hare 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 Akame. Nesaspridzinām plecs, mugura ir taisna, galva ir kā turpinājums muguram, lai enerģija var brīvi plūst pa muguru kaulu uz augšu un uz leju.
Acis paliek aizvērts, lēnām nolaižam labo roku lejā, caur abām nāsīm ieelpam, ieelpojam, aizturam elpu, mūbāha, koncentrācija trešā acis, sajūtat, kā enerģija plūst uz augšu pa mugurkaulu. Lēna izelpa, acis paliek aizvērtas, novietojam rokas uz ceļiem un sākam sūfiskais aplis. Ejam šobrīd vienā virzienā, priekšā esam ir ieelpa, ejam uz aizmuguri, izelpa. Mainām virzienu, ejam uz otru pusi. Lēnām paliekam centrā. Acis aizvērtas, ieelpu, pleci paceļās pie ausu lipiņām, izelpu, laižam brīvi uz leju. Sajūtat katrs savu tempu, savu ritmu. Ieelpa, pleci paceļās, izelpā brīvi krīt uz leju. Lēna ieelpa cauri degunu, paceļam plecus pie ausu lipiņām, aizturam elpu, mūbāha, acu koncentrācija, trešā acs. Lēna izelpa, acis paliek aizvērtas un veicam rotāciju ar galvu, kad galva ir uz leju priekšā, izelpa, galva iet uz augšu, ieelpa. Elpam tikai caur degunu, pleci atslābināti, elpa skaļa. Katras galvas kustību veicam tikai tik, cik jūs drīkstat. Kādam šī kustība var būt pavisam nelielā amplitūdā. Mainam virzienu, ejam uz otru pusi, elpa skaļa, skaļa.
Jūtam, kā telpa piepildās ar mūsu elpas skaņu. Lēnām paliekam centrā. Caur degunu ieelpa. Ieelpam vēl. Aizturam elpu. Mūbaha. Koncentrācija trešā. Sajūtat, kā enerģija plūst uz augšu pa mugurkaulu. Lēna izelpa caur degunu. Lēnām atveram acis. Un kam vajag izkustināt kājas, kam vajag, jūs varat arī pildīt visu uzsēžot uz krēsla. Netāds, ja kādam sāp ceļi un šeit poza uz zemes ir par grūtu, droši izmantojam krēslu. Padzeramies ūdeni un mēs sāksim kirtanu kriju pildīt, mazliet mums ļauj, lai mums ķermenis iesildās, lai mēs saplūstam. Un tātad uz katras zilbes mēs saliekam sa, tā, na, ma. Pie katras zilbes mēs vizualizējam, kā no augšas galvā ienāk zeltīta gaisma. Viņa tā kā ienāk no augšas uz katru zilbi, nevis uz visu, bet uz katru zilbi. Ienāk šeit gaisma un iziet pa trešo aci. Jūs visu laiku tā kā vizualizējat uz katras zilbes tādu kā L burtu, ienāk iekšā un pa trešo aci iziet ārā. Visu laiku zeltīta gaisma ienāk, pa trešo aci iziet ārā. Un krijā mēs dziedāsim sadalītās daļās, būs skaļi, dziedāsim sa, tā, na, ma. Tad mēs pāriesim čūkstus, kas ir mīlestības valoda. Un čūkstus mēs atkal teiksim sa, tā, na, ma. Un tad būs daļa, kurā mēs mentāli galvā turpināsim, pirksti mums turpinās kustēties, un mēs mentāli galvā skaitīsim sev šo te sa, tā, na, ma. Tad būs daļa, pāriesim atkal čūkstus, un nobeigums atkal būs skaļi. Pavadījumā mums būs kirtana krija. Ja klusajā daļā jums nojūg, jūs drīkstat arī turpināt čūkstus teikt, ja? Jo citreiz ir grūti noturēt mantru tikai mentāli, plus vizualizēt šo L burtu. Tiem, kas ir iesācēji, brīdinu, ka ne visiem izdodās vizualizēt uzreiz L burtu, bet nevajag sev pārmest, tam mums ir laiks, mēs mācamies, un mēs lēnām šīs te iemaņas uztrenējam, arī vizualizāciju, arī koordināciju. Sākumā var būt pat grūti ar aizvērtām acīm likt kopā pirkstus, jā. Arī tas var būt grūti un var jukt, un jums liksies viss kaut kādas domas, lai visas domas nāk, ļaujiet. Mēs nepratojamies domām, ļaut, lai viņas nāk. Jūs tikai mēģināt atgriezties savā sa, tā, na, ma, sajūtot pirkstu spilventiņu, kā saskarās pie katras zilbītes, jā. Koncentrācija šeit, L burts uz katru zilbi, nojūg, nekas, mēģinām atgriezties, domas var nākt, lai viņas nāk, dažreiz mēs tur mazgājam grīdu, pildām ēpastus, atveram, un kas tik nenotiek galvā, bērnus audzinām un ar vīriem runājam, jā. Ļaujiet, un kad jūs jūtat, jūs atgriežaties atpakaļ meditācijā, neprasat no sevi uzreiz visas apsēdos, un man te viss tā sanāk, nesanāk, nevienam nekas uzreiz nesanāk, un dažreiz arī ar ļoti uztrenētu jau spēju meditēt, arī tad ir reizes, kad ir ļoti grūti sevi noturēt meditācijā. Tāpēc neko nevajag sev pārmest, pasaka, ir forši, es esmu malecis, es šeit esmu, es daru, tik cik man šodien sanāk. Un, meitenes, kirtana krija ir īpaši svētīgā tām, kurām ir meitas, jo kirtana krijai ir šis te efekts, tā kad mammai pildot mainās mūsu elektromagnētiskais lauks, mainās tieši īpaši mūsu meitām. Caur kirtana kriju mēs dziedinām īpaši savas meitas.
Protams, mēs dziedinām visu dzimtu, gan uz priekšu, gan uz atpakaļu. Esmu jums par to stāstījusi, bet Kirtankrijai ir ļoti spēcīga šī saikne māte-meita. Ja ar bērniem mums ir problēmas, īpaši ar meitām, dēliem ir viena cita mātra, pastāstīšu, ja ir interese, bet priekš meitām šī ir ideāla, jo viņai tāds ir šī tā ezotēriskā puse. Jā. Iekārtojamies ar taisnu muguru. Vēram acis ciet, novietojam rokas uz ceļiem. Lēni ieelpa caur degunu. Izelpa, lēnām noskaņojamies. Saskarās pirkstu spilventiņi, katra zilbe, burts, zeltīts, ienāk galvas virspusē pa 7. čakru un iziet 3. acs. Mugura taisna, galva ir vieglā kakla atslēgā, leci rāda brīvoti. Dziedam mantru ļoti artikulēti. Koncentrējamies uz burtu, uz katru zilbi. Mugura taisna, galva ir vieglā kakla atslēgā. Plecu daļa atslābināta. Jūtam, kā saskarās pirkstu spilventiņi.
savā galvā. Mentāli turpinam. Sa, ta, na, na. Katru zilu elpu.
katru zilbi sākām. Ieelpojam, aizturam elpu, mūbaha, ieskatāmies savā 7. čakrā, sajūtam enerģijas plūsmu, turam aizturētu elpu. Lēna izelpa, paliekam ar aizvērtām acīm, absolūti nekustīgi. Vērojam savu elpu, lēna ieelpa caur degunu, lēna izelpa. Lēna ieelpa, izelpa, lēnām pacējam rokas virs galvas un kārtīgi izpurinam. Ļaut, lai vibrācija aiziet pa visu ķermeni, kārtīgi izpurinam sevi, purinam. Kārtīgi. Šeit ļoti svarīgi, lai jūs sevi izpurinat. Acis aizvērtas, esam sevi kundalini jogā, mēs esam 80 līdz pat 90% īstenībā nodarbībās ar aizvērtām acīm. Lēnām savienojam rokas lūkšanas mudrām, nolaižam pret mūsu sirds čakru. Un paliekam mirkli katrs savā klusumā. Lēna ieelpa caur degunu. Lēna izelpa.
un ieelpa. Izelpa caur degunu. Un arī ieelpa, vienlaiks mēs garajā sat, ieelpa. Satnām un paklinamies savam augstākajam, savai dievišķajai daļiņai, kura ved ikdienu mūs no tumsas uz gaismu, paklinamies savam iekšējam skolotājam. Satnām. Satnām. Mona zina, kad es nodziedu garos satnām meitenes, viņa ir vienkārši jau, viņa zina viss. Nodarbība ir beigusies, un viņa drīkst skaļi runāties, un viņa runājās. Paldies jums par šo brīnišķīgo vakaru kopā. Tie, kas pildat pirmo reizi, es no jums gaidīšu īpaši pēc tam atgriezenisko saiti, kas izdevās, kas neizdevās. Droši man rakstat, jā, priekš tam es jums esmu. Nebaidāties, un nav muļķīgu jautājumu, it īpaši tie, kas tiešām ir pildi pirmo, otro reizīti, kad tu nevar saprast, vai es tur kaut ko pareizi darīju, vai man tur likās, vai man tur kaut kas. Priekš tam visu droši uzrakstat, un es par visiem vienmēr atbildu, un ja es kādam neatbildu, tas ir tikai aiz tā, kad es esmu palaidus garām to ziņu. Tad droši rakstat vēlreiz un saka, Maiņā, tu man neatbildēji. Slēdz ārā medens ierakstiņu, un ja vajag kādam šobrīd droši slēdzat mikrofonus, arī esmu jūsu rīcībā.